Bītlu grāmatu lasījuši esam, ja? Un tur kā ir, ja? Tātad svarīgākais pirmais ir noteikums ir cilvēks. Un tas, ka viņš nemāk spēlēt, tas nenozīmē, ka viņš nekad to nemācēs. Skolās parasti ir tā, tev jāspēlē tas, tev jāspēlē tas. Nē, viņi atnāk un viņi spēlē, ko grib. Un cik es varu, tik palīdzu. Un galvenais, lai viņiem būtu skaņa. Kaut kāda nebijis jāskaņa. Sākumā viņa bija tiešām kaut kāda nebijis, bet nu jau ir laba tā skaņa. Jo, ja šī skatuves skaņu ienes tajā mazajā būsenī, tad pilnīgi pietiek uz pusīti pagriezt un jau ir daudz. Ja. Mums ir daudz grupu, ļoti daudz grupu, kuras ir uzsākušas savu kā saka, šausmīgo planējienu tieši no šejienes, no šīs grīdas. Šeit arī uzstājās grupa Skyforger, un šeit ir uzstājušās arī no Brazīlijas, Itālijas un tā tālāk. Un tā tālāk. Nu, labie darbi mums ir izdarījuši vienu superīgu lietu, kad tādai pieticīgam skanējumam mums pilnīgi pietiek. Tātad ļaudis, te cilvēks bundzinieks uzliek savas bungas, mēs paņēmām šeit tādus mikrofonus, kurus mēs no Jubas sistēmu nopirkām, un šeit mums ir tāda pultiņa, ja, ko mēs projektā paredzējām, tātad ar to tiek apskaņots, ar šo pastiprinātāju tiek veidota tāda normāla skaņa. Pilnīgi pietiekošam mazam koncertam, nerunājot jau arī par mēģinājumu. Man vajag normāli zonāk, es varu paskatīties 40 koncertus, ja, es pat nevaru paspēt viņus visus apskatīties, ja, un tie visi notiek pie manis mājās. Nu, baigi paši. Tad, kad sāks sniegs, liek augsts ārā un baigi rietīgs laiks, tad visi šie cilvēki ļoti kompakti. Šeit arī ienāk šitai maziņai telpā. Šī ir tā mēģu telpa. Ja? Tas aizsākās kaut kādus 9 gadus atpakaļ vai 8. Es nopirku lauku īpašumu un, kā jūs redzat, šeit nav govju, nav aitu, nav cūku, nav nekā tāda. Ja? Nu, vienīgi mums aug upenes, tomāti un gurķi, kāposti un dārziņš ir. Un es sapratu, ka ar tik nelielu zemi, tas ir 7,5 hektāri vai 8 kaut kur hektāri, es neko nevaru citu izdarīt. Es uztaisīšu labāk normālu festiņu cilvēkiem, ja, un jauniešiem, kur normāli uzspēlēt muziku. Nu, un te ir tā brīnišķīgā mūsu vecā aparatūra, kuras mēs spēlējam pirms tam. Re, kā viņi izskatās. Tehniski kaut ko pamācīt, tad tā kā ir tur, šitā jādara, ja? Šitā jādara, tur ir tā jādara. Jā, bet nedod Dievs, es tagad sākšu viņam mācīt, kāda muzika ir pareizā un kāda nav pareizā. Ja? Nu, to es nekad neesmu darījis un arī nekad nedarīšu. Tāpēc varbūt, ka arī ir labi, tāpēc, ka viņi spēlē to, ko viņi grib, nevis to, ko es gribu.